Labvakar visiem! Man ir pietiekoši liela pieredze gan kā darbiniekam, kas ar šādām lietām dzīvajā veidā bija strādājis, gan jau tagad kā pasniedzējiem. Respektīvi, man ir milzīga pieredze darbā valsts policijā. Es strādāju no 1991. gada, attiecīgi dažādos amatos biju un aizgāju izdienas pensijā, un tagad es pasniedzu kā pasniedzējs valsts policijas koledžā un Rīgas Stradiņu universitātē. Ieguvu augstāko zinātnisko grādu, esmu tiesību zinātņu doktors tiesībās, attiecīgi policijas tiesības man ir kā primārais, bet es arī daudz strādāju krimināltiesībās. Nu, lūk, galvenā doma, ko es mēģināšu jums pateikt, ka vārda brīvība nenozīmē visatļautību. Teiksim, mums jārespektē viens otru, mums, teiksim, jāpadomā ar tiem līdzcilvēkiem, ar kuriem mēs nonākam saskarsmē, un jācenšas domāt tādā veidā, lai mūsu rīcība neizskar citus cilvēkus. Jau senējos laikos bija izcilta tāda, teiksim, doma, ka nevajag nevienam citam nodarīt to, ko tu negribi, lai tev nodarītu. Līdz ar to cilvēki, kuri ir pietiekoši attīstīti ar labu izglītību vai dzīves pieredzi, viņi to izprot un cenšas uzvesties pietiekoši korekti. Es pat pateiktu, ka vadoties pēc manas pieredzes, vienā tādā brīdī, es uzskatīju, ka mūsu valstī tā situācija nav tik aktuāla ar to naida runu, lai, teiksim, būtu kā problēma kaut kāda. Nu, tas tādi minimālie gadījumi, tur pāris gadījumi gadā, nu, es domāju, ka tas nav nopietni. Bet tie vēsturiskie notikumi, diemžēl, visu šo padarīšanu ietekmē, un noteikti es izceltu tādas kā provokācijas, kad cilvēki apzināti speciāli sagatavotie cilvēki, kas zina, kā, teiksim, šo te jautājumu sāsināt, uz tādiem jūtīgiem momentiņiem uzspiež, un tas darās apzināti speciāli, un tas ir provokācija. Tas vēl atsevišķās tēmas ietvaros var runāt par dezinformāciju, par tā saucamiem viltus ziņu izplatītājiem, pārējie tie momenti, kas visu šo te kopējo jautājumu tiešā veidā ietekmē. Man kā tiesību piemērotājiem vienmēr sagādāja problēmas tādas normas un tādi risinājumi, kas nav, teiksim, skaidri pateikti. Un attiecībā uz naida runu un naida noziegumiem šie te iedzieni Latvijas normatīvajā regulējumā nav nostiprināti. Respektīvi, visi saka naida runa, pasaka naida noziegums, bet īsti nekādā, teiksim, likumā šīs te jautājums netiek skaidrots. Līdz ar to vienmēr parādās interpretācija. Un zinātnē tas nav īpaši, nu, teiksim, atbalstams, jo it īpaši, ja mēs runājam par tādām lietām, kur cilvēkus varētu saukt pie krimināla atbildības, vajadzētu būt, nu, pēc iespējas skaidrāk. Nu, un es jums tādu savu skatījumu uz šīm lietām došu, tad jums jāsaprot, ka tas nekur nav iekalts un pastāv viedokļu dažādību un atnāks cits zinātnieks kaut kādu citu skaidrojumu sniegt, vai citas zinātnes ietvaros skaidros iedzienus, piemēram, kas ir aizspriedumi vai kas ir stereotipi. Nu, tad aizspriedumi vienmēr būs negatīvi. Negatīvi viņi varētu būt attiecībā uz jebkādu grupu, parasti tagad izcēl pēdējos gados vairāk etniskās grupas, bet tas varētu būt arī, teiksim, jebkāda cita grupa. Pateikt, ka kāds, nu, teiksim, ir sliktāks par pārējiem, kādam nevajadzētu uzticēties vai kaut kādā veidā, teiksim, nu, pret cilvēku kaut kāds negatīvais viedoklis tiek veidots. Savukārt stereotipi, atšķirībā no aizspriedumiem, viņi ir noturīgi. Jūs noteikti visi bija dzirdējuši tādu stereotipu, ka visi čigāni ir zagi, vai visi musulmaņi ir teroristi. Bet atšķirība ir tāda, ka tas stereotips būs dažreiz arī pozitīvs. Nu, piemēram, ka visi itāļi ir labi pavāri,
vai ka visi francūži ir labi mīlnieki, piemēram. Attiecīgi, tas pozitīvais varētu būt. Bet tas, kā es biju teicis, mans tāds skaidrojums. Tas nekur nav, teiksim, tā nostiprināts, bet jāsaprot, ka uz kaut ko jau jābalstās, lai saprastu, kā tā parādība vispār izpaužās. Nu, un tas nekas jauns nav. Es šeit jums sameklēju Latviju dainām, attiecīgi pāris dainas, kur, teiksim, minētas kaut kādas tautības un it kā raksturīgākās iezīmes. Nu, ja tad čigāns noteikti kaut ko nozakts vai piekrāpst, ja tur krievs droši vien kādam kaut ko atņems un tā tālāk. Bet nu, tas ir tāds tautas skats uz šām visām lietām. Un pa lielam jāsaprot, ka tas nav nekāds aizvainojums, tad to vajag uztvert tā kā ar humoru. Jāsaprot, ka to iedzienu lietojums, teiksim, laikiem mainoties ir savādāks, piemēram, tas pats vārds žīds. Tad, ja mēs šajā vārdā neieliekam neko tādu negatīvu un negribam nevienu aizskart, tad tas ir tāds apzīmējums, kas kādreiz pastāvēja, lai ebreju šādā vārdā saukt. Protams, ka, teiksim, ja mēs šo te vārdu lietojam vai kādu aizvainotu, protams, tas būs tāds negatīvais attiecīgi vārdiņš, bet tolaik, kad tas bija lietots, tas bija pilnīgi tāds oficiālais apzīmējums attiecīgai tautai. Un ir vietiņas, piemēram, kur tas vārds ir iekļauts dziesmas kaut kādas tautas un attiecīgi vecās grāmatas, mēs tur sameklēsim, tad šajā ziņā, šādā kontekstā, tur nekāda aizskaruma nebūs. Nu, un, lai jums saprast un vieglāk to visu uztvert, es jums piedāvāju tādu kā nelielu spēlīti, lai jūs attiecīgi vērtējot kaut kādas parādības, x vietā liktum sevi. Kāda tieši grupa tam īpaši nozīmes nav, varat tautas grupu, varat vecuma grupu, piemēram, varat, es jums piedāvāju uzreiz uz citiem, tad mani sauc Ēriks, tad x vietā liekam Ēriks, un tad visi Ēriki ir debīli kā viens. Vai man kā Ērikam patīk, kā mani tā nosauc? Noteikti nē. Vai tas ir aizskarošā, tāda frāze? Noteikti aizskarošā viņa ir. Vai mums vajag tagad ar likumu regulēt šo te visu jautājumu un saukt pie atbildības visus, kas mani sauc par debīlu? Noteikti nē. Tad attiecīgi tas ir kaut kāds negatīvais apzīmējums. Noteikti es saprotu, ka es neesmu debils, es to uztveru ar joku un līdz ar to man tas, teiksim, īpaši neizskar. Bet ir cilvēki jūtīgi, kuriem tas nepatīk. Un valstiski svarīgi būtu, teiksim, šo te jautājumu, zināmā mērā neatstāt bez uzmanības, ja tas kaut kur internetā kaut kas ir rakstīts, tad uzlikt par pienākumu komersantiem, kuri uztur attiecīgos tīklus, lai viņi dzēš šo te saturu, kas ir aizskaroši. Vai sauksim pie atbildības? Noteikti nē, mums nav ne tādu resursu, ne tādas vajadzības, lai katru cilvēku, kurš kaut kādas, nezinu, vai nu dusmas, vai kaut kādu aizspriedumu vadīs, kaut kādu aizskarošo informāciju. Un tad jūs arī tālāk tur būs pāris piemēri, kur ir x, tad uzreiz būs saprotams. Tas ir attiecībā uz aizspriedumiem. Tad negatīvais kaut kāds vērtējums, negatīvais apzīmējums, un viņš varētu būt īslaicīgs. Kaut kādu tādu neilgu laiku, kā aktualizēs kaut kāds jautājums, piemēram, iebraucēju skaits palielinājās, attiecīgi pastāv varbūtība, ka tagad tās jautājums sāsinājās. Tagad pirms vēlēšanu laiks tie politiķi visādus smurgus stāsta par teikumus, un attiecīgi varētu kāds kaut ko pateikt, un tauta to uztver sāpīgi. Tad attiecīgi vēsturiskie notikumi šo te jautājumu ietekmē tiešā veidā. Stereotipi, kurus jums jau esmu piedāvājis, galvenā doma, ko es gribētu jums izcelt un ko jūs arī tad paturēt prātā uz to nākotni, ko es uzstāstīšu priekšā, tas ir kļūdainais visparinājums. Jo mēs varam to pārbaudīt, ja es tā ceru, ka lielākai daļai no jums ir augstākā izglītība un savulaik logika bija kā priekšmets mācīts, tad attiecīgi šis te apgalvojums ir kļūdains, jo ja kaut viens cilvēks neatbilst šīm te apgalvojumam, mēs nevaram viņu attiecināt uz visu grupu.
Nu, tad viegli pārbaudams. Piemēram, pat ja kāds pavisam ienīst čigānus un domā, ka viņi visi ir zagļi kā viens un nekādu izņemumu tur nav, tik un tā zīdainis rokās maku noturēt nevar. Savas fizioloģijas dēļ. Līdz ar to mēs nevaram pateikt, ka visi čigāni ir zagļi. Tas būs kļūdains, jebkurā gadījumā apzīmējums. Līdzīgi ar musulmaņiem. Tad attiecīgi es cita priekšmeta ietvaros tam jautājumam pieskaros. Korānā nekur nav teikts, ka vajadzētu kādus tur iznīcināt un tā tālāk. Tas viss ir saistīts ar interpretāciju. Arī Bībelē daudz kas tāds rakstīts, ka tur vajag kāds pret aci un nezinu, ko vēl klāt attiecīgi. Bet tas nenozīmē, ka cilvēki noteikti to darīs. Turklāt arī, ja mēs runājam par musulmaņiem, dažādās valstīs tā reliģija vai nu bargāk, vai nu mīkstāk, vai nu atšķirās un kaut kādas paražas, kas, teiksim, nav, teiksim, piekoptas. Tas pats, piemēram, jautājums par sieviešu sējas aizklātību vai kaut kādu lakatu nesāšanu un tā tālāk. Korānā ne vārdu par to nav. Ir pateikts, ka sievietei jāterpējās, jāģerbjās likumiski. Attiecīgi, tas arī attiecināms uz jebkādu sabiedrību, un tad liks pa ielām nesgraidīs. Bet, jāsaprot, ka vienmēr būs kaut kāda interpretācija un kāds izmanto šo te, lai, šo te pietiekoši smagu jautājumu mēģināt kaut kādā veidā padarīt vēl asāko, izmēģināt to kā kaut kādu instrumentu, ietekmes instrumentu, lai kādam kaut ko iestāstīt, tad attiecīgi šādas informācijas izplatīšana arī nav vēlama. Bet, ja mēs kopumā paskatāmies to, ko es jau paspēju pastāstīt, paši pa seviem šeit aizspriedumi un stereotipi, tie nav naida noziegumi tādā klasiskā izpratnē. Tas ir tādi nepatīkami un, teiksim, aizskarošie kaut kādi izteicieni, kuru apriti vajadzētu ierobežot, bet tas nerada, teiksim, tiešo aizskarumu tādu, ko mēs varētu kvalificēt kā naidu noziegumu. Bet problēma ir tāda, ka dažreiz tas ir kā katalizators, kā tāda dzirkstele, kuras dēļ attiecīgi liesma parādās pēc tam. Tad attiecīgi uzraksta kaut ko samērā neitrālo, un katrs nākamais komentārs jau ir asāks un aizskarošāks. Tās parādības kā tādas, viņas ir visdažādas, un zinātnieki vien mēģinājuši kaut kā to visu apkopt. Tas ir viens no mēģinājumiem. Attiecīgi tā saucamā naida piramīda, manuprāt, tas ir trīsstūris, bet sauc par naida piramīdu, tad attiecīgi no tādas prastākas rīcības uz kaut kādu bārgāku. Bet, kā es biju teicis, tas tāds viens no skatījumiem. Tad attieksme, kas balstās uz aizspriedumiem un stereotipiem. Tad, piemēram, es domāju, ka tur čigāni ir zagļi un mēģinu izvairīties no kontaktā ar viņiem. Ja tā godīgi, gluži otrādi, ja es personīgi, piemēram, tad, ja es aizēju kaut kur tirgu iepirkties un ja čigāni tur kartupeļus tirgojas, drīzāk viņai nopirkšu, jo viņai it kā nodarbojas ar darbu, viņa cenšas savu latiņu nopelnīt. Attiecīgi es viņu atbalstājiem saldēju, bet ir cilvēki, kuri vienkārši izvairās no kontaktiem, tikai ar kādiem atšķirīgo grupu pārstāvjiem. Tālāk, tad tā attieksme, pozitīva, negatīva, ietekmē manu darbību. Tad attiecīgi, ja es jau tos kartupeļus pērku vai nepērku, tad tas ir darbības veids vai bezdarbība kaut kāda, apturošana kaut kāda darbības. Tad tā darbība varētu būt arī kaut kāda pietiekoši aizskaroša, es varētu tad attiecīgi, piemēram, kaut kādā veidā rīkoties, un tas varētu aiziet līdz diskriminācijai. Piemēram, netiek pieņemta darbam čigāniete, tikai tādēļ, ka viņi ir čigānieti. Latvijas tiesu praksē bija arī gadījums, kur tā čigāniete bija ierakstījusi to visu sarunu, kad viņi atteica darba devējs. Un tolaik vēl bija Latvijas tiesa piesprieda 2000 latus atmaksātai čigānietei tādēļ, ka darba devējs viņai acīs pateica, ka nepaņems viņu darbā tādēļ, ka viņi ir čigānieti. Attiecīgi tas ir negatīvā tendence, es pat arī varbūt bišķiņ aizteikšos uz priekšu un pateikšu tām visām tautībām, kas Latvijā dzīvo, bet Latvija ir tāda
es pateiktu, multikulturālā sabiedrība, daudz visdažādāku cilvēku, vai arī latvieši, teiksim, ir pietiekoši šķilti, ja mēs skatāmies pēc ticībām, piemēram. Tad čigāni reāli viņi šeit izcēlās ar to, ka viņi cieš no šīs te atšķirīgās attieksmes, ja diskriminācijas. Diskrimināciju var arī definēt kā aizliegto atšķirīgo attieksmi. Jo tā atšķirīgā attieksme varētu būt arī atļautā. Tad viņa varētu būt, piemēram, Trieļakungs, tas esmu es, ja kāds nezinu, kad tas nokavēl var būt. Tad attiecīgi labprāt strādātu par pirtnieku sieviešu pirtī. Bet neviens negrib mani ņemt tur darbā, tādēļ, ka esmu vīrietis. Un tad šī te atšķirīga attieksme attiecībā uz manim ir attaisnota. Jo ir cilvēkiem kaut kāds privātums, nevienas tās sievietes nevēlas manā priekšā izģērbties, un līdz ar to, teiksim, tas ir attaisnoti un pamatoti. Un šāda atšķirīgā pieeja varētu būt. Tad viņai jābūt atrunātai ar normatīviem aktiem, jābūt kaut kādam niansēm, kaut kādam pamatojumam, bet, ja cilvēks netiek pieņemts darbā tikai viņa tautības dēļ, tas nav attaisnojumi ne ar ko. Tad pa lielam visos gadījumos mums jāvērtē viņu kā profesionāli. Ja viņš spēj strādāt, tad kāpēc gan ne? Vārdarbība. Tādiem pēdējiem gadījumiem, par kuriem jūs varētu dzirdēt publiskā telpā, tad attiecīgi bija, piemēram, piekauti tie ēdienu piegādātāji. Viņi tur pārsvarā nāk no Indijas, Pakistānas, viņi ir tumšaināki tādi un vairākās Latvijas pilsētās, tā saucamā skinheada grupējuma pārstāvi, plikpauri latviski runājot, liekam. Attiecīgi bija uzbrukuši, piekāvuši tikai tā iemesla dēļ, ka viņš atšķirās pēc ādas krāsas. Un tā jau ir tāda vārdarbība, tādai parādībai vispār vajadzētu viņu izskaut. Valstī vajadzētu bādi pret to vērsties, arī Eiropas cilvēku tiesību tiesas līmenī. Tas izcelts kā valsts pienākums nodrošināt, lai mēs dzīvotu apstākļos, lai justos brīvi un nebaidītos, ka kāds mums uzbruk. Tad tas valsts pienākums attiecībā pret mums kā pilsoņiem. Un augstākā formā attiecībā uz naidu būs genocīds. Tam es piekristu, un tad tāda tautas vai pilnīgā iznīcināšana, vai attiecīgi kaut kādas darbības, lai mazinātu dzimstību šajā tautā, un tur vairāku darbību kompleksu, viņi ir uzskaitīti. Teiksim tā, Latvijas krimināla likums attiecīgi iedziena genocīds mums skaidro un darbības uzskaita. Šajā ziņā mums kā tiesību piemērotājiem vieglāk darboties. Interesanti, ja mēs šo te iedzienu genocīds attiecinām uz nacistu, tātad Otrā pasaules kara pastrādātiem šiem te noziegumiem, tad tas attiecināms tikai uz tautībām, tas attiecināms uz ticībām, tas attiecināms uz rasi. Bet tas neattiecināms, piemēram, uz tādu sociālo grupu kā seksuālās minoritātes. Tas neattiecināms uz tādu grupu kā genocīds, tikai par genocīdu es runāju. Uz tādu grupu kā psihiski slimās personas. Bet nacisti iznīcinājuši gan psihiski slimās personas, gan homoseksuāļus, bet attiecībā pret šo te kara noziegumiem, tas būs kara noziegumiem, bet jēdziens genocīds netiek lietots. Tas ir par jēdzienu lietošanu kā tādu. Diemžēl ir tāda arī problēma, ka bieži vien cilvēki vietā un nevietā piesauc kaut kādus jēdzienus, kuru saturu neizprot. Un cenšas kaut ko izskaidrot, pateikt, ka tur kaut kā es esmu diskriminēts. Un kā tu diskriminēts, mani tur, teiksim, neielaida filmu skatīties, kur bija rakstīts, ka līdz 16 gadiem aizliegts. Un es esmu diskriminēts, viņš tā uzskata. Bet tas jēdziens diskriminācija, viņš uz šādiem gadījumiem neatiecināms. Attiecīgi tāpat arī genocīds. Ar vardarbību visvieglāk, bet pēdējā laikā parādījās gan emocionālā vardarbība, gan dažādi paveidi, kas nāk mums no Eiropas Savienības, un Latvija, būdama Eiropas Savienībā, spiesta pievienoties dažādiem
jautājumiem. Man tur tālāk prezentācijā arī ir par seksuālajām uzmākšanām, piemēram, ja kādam būs kaut kādi jautājumi, es varētu tos malkāk pastāstīt, bet šodien nepieskaršos apzināti tam visam, bet ja būs kaut kas mūsu tajā otrā daļā, kur mēs kaut ko pārunāsim, tad es varētu jums arī konkrētās normas piesaukt, atvert to normu, pārrunāt ar jums, parādīt, kur tur plusi, minusi un kā mēs varētu izmantot vai nevarētu. Tātad Eiropas Savienībā daudz arī par šo te ir domāts, šeit arī oriģināla valodā un latviski, cik es labi pārtulkoju, tad attiecīgi vajadzētu nejaukt visu vienā čupā, tas naids varētu būt visos gadījumos, bet tas nenozīmē, ka tas visas parādības ir vienādas. Mana diskriminējošā, piemēram, pieeja attiecībā pret kaut kādu tautību varētu nebalstīties uz naidu. Vienkārši kaut kādi aizspriedumi vai kaut kādi stereotipi un tā tālāk. Man nav naida kā tāda, bet es kaut kādu lietiško apsvērumu dēļ, kaut kādas tautības pārstāvjus, piemēram, nepieņemu darbā vai vēl kaut kas. Tātad naids tas ir, juridiski sakot, nodarījuma subjektīvās puses izpausmē, tad attiecīgi personas attieksme pret šo te jautājumu. Tad varētu būt vairāki motīvi savstarpēji, pastāvēt vienlaikus vairāki motīvi var manai kaut kādai pretieskai rīcībai. Tātad genocīds, terorisms, ekstremisms, diskriminācija, naida runa, visi tie iedzieni ir pietiekoši tuvi, bet viņus vajag nošķirt, un mūsu normatīvais regulējums šajā ziņā ir sakārtots, visi šie iedzieni arī ir nošķirami. Labs skaidrojums ir tāds, kas ir naida noziegums, arī no ETS un no Eiropas mums nāk, tad attiecīgi tas varētu būt jebkurš noziedzīgs nodarījums, tas starp arī noziegums pret personu vai īpašumu, piemēram, īpašums bojāts, stikli izsisti, dzīvo citas tautības pārstāvi, iebraucēji kaut kādi, viņiem kaut kādas mašīnas, riteņi caurdurti, logi izsisti, vēl kaut kas. Tādu parādību daudz notiekās. Kas notiek faktiski vai šķietami, tad varētu būt, piemēram, arī Latvijas praksē bija, kad uzbruka turistiem no Armēnijas, tie uzbrucēji bija domājuši, ka tie ir čigāni un uzbruka viņiem kā čigāniem. Tad tas būs arī naida noziegums, neskatoties uz to, ka viņi kļūdījušies. Viņi nebija čigāni, bet tie viņus noturēja par tādiem. Un tad ir veidots uzskaitījums. Tad attiecīgi rase, tas atšķirīgā ādas krāsa. Nacionālā piederība, visizplatītākā kļūda, un tas mums nāk no austruma kaimiņa, ka šo nacionālo piederību jauc ar nacionalitāti, ar tautību. Bet nacionālā piederība rietumiskā izpratnē, tas ir piederība valstī kaut kādai. Tātad pavalsniecība, pilsonība, tas būs nacionālā piederība. Attiecīgi tautība būs etniskā izcelsme, etniskā piederība. Tātad valoda, tātad vakardienas tas jautājums, piemēram, vai visi krievi ir krievvalodīgie, vai visi krievvalodīgie ir krievi, arī loģiskais uzdevums. Es zinu vairākus latviešus, kuri ir krievvalodīgie, un otrādi zinu krievus, kuri runā tikai latviski savstarpēji. Līdz ar to tas ir valodas kritērijs, viņš pastāv kopā ar šo te visu jautājumu, bet nevajag apgalvot, ka, teiksim, visi, kas savstarpēji mājās tur komunicē krievu valodā, ka viņi, teiksim, neprot valsts valodu vai kaut kādā veidā viņi mēģinās kaut kādā veidā izcelties un ietekmēt šo te jautājumu. Tad cilvēku attieksme pret šiem procesiem ir atšķirīga, ir dažāda. Viņu piekritība kaut kādai tautībai vai lingvistiskai grupai nenozīmē, ka viņš tur atbalsta, piemēram, to pašu Putinu. Tātad ļoti es šaubos, ka cilvēks pie sava prāta, normālais, kurš attīstījās normāli un kurš dzīvoja normālā ģimenē, varētu karu kā tādu atbalstīt vienkārši. Tas vienkārši ir pretēji visām tām lietām, kas pēdējo gadu laikā, vismaz runājot pēc tā brīža, kad mēs atguvam savu neatkarību, tad attiecīgi visa tā mūsu attīstība bija balstīta uz to, lai viss būtu mierīgi un normāli. Un nekur mēs netaisījamies kaut kur ar kādu karot un paši negribam, lai mums kāds uzbruktu, vai ne?
Varētu būt arī kaut kāda cita pazīme, kas šeit nav uzskaitīta, bet attiecīgi kļūsi par pamatu kaut kādai prettieskai darbībai. Nu, lūk, to ko es jau paspēju jums pateikt, tas tāds bišķiņ juridiskais momentiņš, bet to es negribētu, teiksim, atstāt kaut kur novārtā un nepastāstīt jums, jo tas motīvs tam ir nozīme. Sanāk tā, lai jūs saprastu. Piemēram, mana rīcība balstās uz kaut kādiem pieņemumiem. Nu, tā uz sitienu vienkārši jums piemērs. Piemēram, ir tādas domas, kā ebreji turīgi, prot ar naudu rīkoties, piemēram. Un tad varētu būt personai mankārīgs nolūks vērsties pret konkrētās tautības pārstāvjiem, domājot, ka viņš ir turīgs, un viņam arī naids tā iemesla dēļ, ka viņš turīgs, es tāds neesmu. Un es atņemšu viņam naudu vai apzakšu viņu un tā tālāk. Tad viņam motīvu vajadzētu noskaidrot. Tehniski strādājot šajā te jomā, tas nav tik viegli. Kad jums tur pēc pāris nedēļām Inese stāstīs smalkāk par šīm te visām lietām, tas ir saistīts ar iespēju pierādīt. Tad attiecīgi visos gadījumos izmeklētājiem jāpierāda noziedzīgā nodarījuma sastāvs, un jāpierāda, ko tā persona bija domājusi darot to. Pat iedomājieties, cik smalki jāstrādā, lai saprastu cilvēka motīvus. Ja viņi ir vairāki, tur bišķiņ vieglāk strādāt. Bet ja viņš ir viens un savā galvā patur kaut kādu situāciju, viņš var aprakstīt jebkādā veidā. Vakardienas tas cilvēks, kas tur no tribīnas saimā bija bļāvis, tad visādus murgus, tad viņš noteikti pie tā bija piedomājis. Viņš savā galvā to visu izdomāja, pateica priekšā, un ja tagad tālāk 1001 žurnālists viņam jautās par šo te, viņš to motīvu viņiem paudīs, viņš pastāstīs, kāpēc viņš šādi rīkojas. Ja mēs runājam par rīcību kaut kādu, kad ir kvalificējama kā noziedzīgais nodarījums, tad viņam nav nekāda pienākuma skaidrot savu rīcību. Viņš saka, es negribu, es nestāstīšu jums, uzdodiet jautājumus manam advokātam. Un viss izmeklētājiem jābūt pietiekoši attīstītam, lai viņš spētu pierādīt to visu. Visos gadījumos tas ir izmeklētāja pienākums. Pēdējais no tiem iedzieniem, ko es šodien jums atsevišķi izcelšu, tā ir naida runa. Un šeit galvenais momentiņš, ko es gribēju izcelt, tas, ka ne visa tā naida runa būs kvalificējama mūsu normatīvā regulējuma izpratnē kā noziedzīgais nodarījums. Citiem vārdiem sakot, ne par katru aizskarošo tekstu cilvēks būs saukts pie atbildības. Jo visi tie, izteicieni, kas internetā parādās, bieži vien tie cilvēki komunicē aizskarot viens otru, bet tas nenozīmē, ka tas būs kā naida runā. Un šeit, lai jums vieglāk izprast arī no loģikas, kuriem augstākā izglītība ir, tie zina, tad loģiski aplīši. Ne katra naida runa būs noziedzīgs nodarījums, un ne katrs noziedzīgs nodarījums būs naida runa. Citiem vārdiem sakot, var būt naida noziegums, piemēram, kapu apgānīšana. Nevienam neko nav pateicis, vienkārši izdemalēja kapakmeņus. Varbūt nekas nav pateikts, izsisti stikli, caurburtas riepas, uzbruka, neko nesakot tam iebraucējiem, kurš tur veda to ēdienu uz kaut kādu adresi, piekāvuši viņu, ne vārdu nesakot vienkārši. Tātad runa kā tāda, teksts nebija nekāds, saturs nebija kaut nekāds pausts. Un savukārt pa vidu tas, kur aplīši sakrīt, tas būs naida runa, kas kvalificējama kā naida noziegums. Tad, kur būs saskatāmā attiecība viena no krimināla likuma ietvertiem pantiem sastāvs. Tālāk. Viens no skaidrojumiem, ko mums sniedz Eiropas padome, ka vajadzētu mums, un tas mums līdz galam nav sakārtots, nošķirt to naida runu, ko mēs kvalificējam kā noziedzīgo nodarījumu, no administratīvā pārkāpuma. Un, kā es jums stāstīju, tādiem gadījumiem, kurus vienkārši vajadzētu izdzēst no satura internetā, neļaut to izplatīt un neparedzēt par to atbildību.
Tad mums pagaidām tāda nostāja ir, ka mums tādā vispārīgā kārtībā tiek saukti pie atbildības par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem administratīvās lietas. Sanāk tā, ka tiek uztverts, ka internets ir kā sabiedriskā vieta, kur sabiedrības pārstāvji savstarpēji komunicē, un tad tas aizskarums nav tik būtisks kā naida izraisīšana, tad saukšana pie kaut kādai darbībai, tad attiecīgi šeit jābūt likumdevējam, teiksim, jāiet ar savu skatījumu, jāredz kaut kādu jaunu normu, varbūt jārada, ko vajadzētu attiecināt tieši uz virtuālo vidi, uz internetu, bet pagaidām tā nav. Vispārējo tādu regulējumu, ko piemēro uz ielas cilvēkam, kas tur, nezinu, lamājās necenzēti, būdams riepumu stāvokli, to arī uz internetu attiecināt. Nu, un ar tiem piemēriem, kur acim redzami ir prettiesiskās darbības, tiesību piemērotājiem vieglāk rīkoties, jo, kad neparprotami vajag pateikt, ka kādu vajag nogalināt, tad tajā vārdā nogalināt citu iegu nekādīgi neieliks. Ja darbības vārds ir tāds, acim redzami vērsts kaut kādā prettiesisko darbību, ejam sist, un šeit bija, piemēram, viens no gadījumiem iebraucējus Tukumā. Tas bija lieta, viena no pirmām lietām, kas 150. panta kārtībā bija uzsākta. Kad iebraucējus sist, policijas darbinieki šajā gadījumā bija uzdevuma augstumos, pat tas iecikņa priekšnieks bija aizsūtījis reālo ekipāžu, kur tie ārzemnieki dzīvo pie tām mājām, lai paskatītos, varbūt kāds uz to saukli atsaucās un atnāca sist kādu. Tad attiecīgi prevencija. Var mani regulēt, jo es varu aizrauties un ilgi runāt, tad man vajag pateikt, ka es iedot un pārējiem parunāties. Nu, tālāk, piemēram, piedāvāja patvērumu meklētājus ievietot koncentrācijas nometnēs. Cilvēks reāli to raksta internetā, raksta, ka Polijā daudz palika nacistu koncentrācijas nometnes, kur tagad muzeji norīkot, un ka vajadzētu izmantot viņus un visus patvērumu meklētājus tur iesēdināt. Un tad tiesa viņu sodīja par šo. Tad visi šie gadījumi, kas jums aca priekšā, tur konkrētās grupas ir minētas, attiecīgi pirmā gadījumā tā grupa bija ebreji, bet es jums šeit iksus saliku, lai jūs uz sevīm attiecinātu. Tad attiecīgi, protams, ka tas jums neparprotami liktu uztraukties, ka kāds kaut ko adresē jums un pret jums kā grupas konkrētas pārstāvi piedāvā vērsties prettiesiskā veidā, nodarot kaut kādas lietas, kas iziet ārpus cilvēktiesību robežām. Absolūti neparprotami būs naida noziegumi. Bet nav tik viegli. Parasti ar šiem cilvēkiem, kas šādā veidā izsakās, latviski runājot, tiem cilvēkiem nav pilns rublis. Nu, pa lielam, teiksim, viņš savā naidā neierobežo sevi, neredz robežas nekādas. Un policijai tur acim redzamie darbs ir minimālais. To cilvēku jāiztur un attiecīgi visa rīcība tālāk līdz tiesai nonāk. Grūtāk ar viltniekiem, kuri tādā aizplīvurotā veidā, izmantojot tādus mākslinieciskos paņēmienus, mēģina pateikt, ko kaut kādu attiecīgi saukli vai darbību. Būtu labi, lai tos iebraucējus mums nelaistu mūsu valstī. Es vēlētos, lai viņi vēl nomirtu un līdz tam, ka pagaidām tikuši Latvijā. Cik ilgi mēs to visu gaidīsim? Kad tas beidzot beigsies, retoriskie jautājumi? Nu, un tajā piemērā, tas arī reālās dzīves, bija tur latvieši pie ieročiem. Tad attiecīgi viņš jau tālāk ar tām nākamām frāzēm tomēr to naidīgo saturu bija izteicis. Metafora, tad mākslinieciskie paņēmieni, es tikai vienu uz citienu paņēmu. Es zinu, ka šeit ir cilvēki, kuriem arī ir tajā jomā kulturoloģijā ir pieredze, tad attiecīgi tur ir vairāki citi mākslinieciskie paņēmieni. Tad viņš nepasaka konkrēti šo te, viņš to aizklīvoro. Tad šajā gadījumā bija teikts, ka krievu var izārstēt ar svinu pakausī. Nu, un es studējošiem jautāju, lai viņi man to visu interpretē, un viens gudrais students man pasaka, viduslaikos svinu izmantoja ārstniecībai.
Un pastāv varbūtība, ka viņš grib pielikt vienkārši un izārstēt viņu šādā veidā. Un attiecīgi parādās zināmā kaut kāda interpretācija, un iedomājieties, ja tas cilvēks, ko mēs aizturam, mums kaut ko tādu pasaka, tad mums būtu jāpierāda, ka tā nav, ka viņš domāja kaut ko citu. Gadījums gangrēna, kas jānogriež, tad arī bija līdzīgs gadījums vērsts pret ebrejiem un čigāniem. Tad cilvēks reāli nacistiskos tādus izsaukumus bija publiskā vietā teicis, kur vairāki cilvēki sapulcējušies, ka vajag no viņiem šķirties, vajag viņus izgriezt un tā tālāk. Tiesa skatīja visās 3 instancēs, un 2. instancē pat 2 reizes skatīja šo lietu, un galu galā viņu attaisnoja. Bija eksperti pieaicināti no vienas puses, visi tur profesori ar labu pieredzi un labām augstskolām, un no otras puses. Un viņi par vienu to pašu jautājumu diametrāli pretējo pauduši, absolūti savādāk skaidrojot vienu un to pašu. Tad visos gadījumos, kad ir šaubas, visas šaubas par labu personu, kas ir aizturēta, kas ir saucama pie atbildības. Nu, lūk, un tad aicinājumi veikt prettiesiskās darbības, kuras es tagad minēju, ieskaitot arī aizplūrotos, tos visus, tas būs naida noziegumi, un tas nav pieņemami. Normatīvais regulējums, galveno es jums domu izcelšu, ar normām es tur ar jums nespēlēšos smalki, ja tikai nebūs jautājumi kaut kādi, jo tur nianses ir vienkārši. Tas tāds smags momentiņš, ko ilgāku laiku nepieciešams stāstīt. Tātad attiecībā uz satversmes 8. nodaļa cilvēku tiesību katalogs tā saucamais, uzskaitītas visas cilvēku tiesības, kādas pastāv. Turklāt satversmes 89. pants pasaka, ka Latvijas aizstošas arī starptautiskās normas, kuram tā pievienojusies, un līdz ar to tas starptautiskais regulējums cilvēku tiesību jomā pārklāj visu, respektīvi tas mums ir normāli sakārtots, teiksim tā. Satversmes 116. pants, pēdējais pants, kas ietver satversmē, viņš pasaka, ka cilvēktiesības var ierobežot. Un tad vārda brīvība ir vienas no tiem cilvēktiesībām, ko var ierobežot. Un to, protams, jābalsta tikai uz likumu, un tam jābūt ar pamatu. Krimināla likums, tad tas, ja mēs runājam par to naidu kā naida noziegumu, tad tas būs vienīgais normatīvais akts, ko mēs varētu piesaukt, lai izmantotu personu saukt pie atbildības. Citiem vārdiem sakot, tas, ka man kaut kas patīk vai nepatīk kā tiesību piemērotam vai iedzīvotājiem, kurš neizprot to visu normatīvo regulējumu, nenozīmē, ka tiesību piemērotais spēj un var pielietot šo normu. Ja nav pateikts, skaidri ierakstīts, tad mēs nevaram to pielietot. Labi, uzreiz piemērojums. Viegls piemērs jums patiks noteikti. Attiecīgi, es redzu šeit apkaimē ir privātas mājas daudz un cilvēki ar savu transportu attiecīgi šeit, tad pastāv tāda varbūtība, ka, piemēram, kāds ir kopīpašums un kāds no kaimiņiem novieto automašīnu pie logiem otram kaimiņam. Iespējams, ka nepatīk viņam. Tad viņš zvana policijai, pasaka, ot kaimiņu novietojam ar mašīnu pie logiem, man tas nepatīk. Policis atbrauc, paskatās, ceļu zīme neviena neierobežo nekādu šo te, tas ir kopīpašums, tas pieder abiem tiem saimniekiem, un viņš pasaka, tas policijas darbinieks, jums savstarpēji jāvienojās. Es nevaru jums noregulēt to visu un pateikt, ka vai vienam taisnība vai otram. Un šeit mums ir likums, mēs darbojamies likuma robežās. Es nevaru cilvēkam uzlikt par pienākumu kaut ko darīt, ja tas nav likuma atrunāts. Un tad otrā pusē pret manim jau cels sūdzību, ka es darbojos prettiesiski, pilnvaras savas pārsniedz un tā tālāk. Nu, šeit tā ir robeža, kuras ietvaros attiecīgi likums darbojās. Nianses ir tādas, ka personai jābūt vismaz 14 gadu vecei, pieskaitami, tad visi tie gadījumi, kad nepieskaitami, tad viņš nebūs saukt pie atbildības. Jāpierāda par to nodarījumu, kas ir ietverts krimināla likumā. Tad, ja normas nav, saukt pie atbildības nevaram. Ja norma ir nepieciešama, tad likumdevējiem vajadzētu uzlabojumus veikt un ielikt tur attiecīgo normu. Tās normas, kuras es parasti caurskatu, viņas ir vairākas, bet es jūs neapgrūtināšu ar to saturu, ja nebūs tikai jautājumi. Ļoti nosacīti var pieminēt šos te pantus, jo 48. pants var mums paplašināt, kā es jums par zādzību stāstīju, kur apzagā ebreju, tad varētu būt arī
piemēram, zādzība būs 175. pants, bet atbildīgi pastiprinošais apstākļus tādēļ, ka viņš ar naida motīvu izdarīja šo zādzību. Aicinājums uz genocīdu vai genocīda kara noziegumu attaisnošanā, tad attiecīgi būs tie panti, kas, teiksim, varbūt tagad pēc kara uzsākšanas kļūši ļoti aktuāli, es jums statistiku arī varu parādīt. Bet tāda klasiskā izpratnē divi panti, 78. un 150. būs kā naida noziegumi, viņus visbiežāk piemēro. Attiecīgi terorisms būtu gadījumā, piemēram, citās valstīs ir tā saucamais reliģiskais terorisms, kad naids pret kaut kādu reliģisko grupu un pastrādā kaut kādu prettiesisko darbību, tad būs 196, tas maziņais cipariņš saucās 6 prioritātes, saka. Un pret Latvijas Republiku vērs aicinājums. Tas arī tāda interesanta parādība, par kuru es jums šodien vēl nestāstīju. Divi iedzieni – latvieši un Latvijas tauta. Latvijas tauta būs plašāks iedziens, viņš ietver sevi visas tautības, kas Latvijā pastāv. Un var būt naids pret Latvijas tautu. Tas nenozīmē, ka naids pret latviešiem, bet pret visiem šeit dzīvojušiem, kas, piemēram, šo te valsti atbalsta un cīnās par labu šeit te valstī. Tad attiecīgi šeit man patīk beigās attiecībā uz šo te, es varbūt pēc tam pie tiem piemēriem smalkāk paskatīšos ar jums. Tiesības sarga birojā bija veikts pētījums, un manā skatījumā ļoti korekti paskaidro cilvēkiem, varbūt, kuriem nav sasaistes. Pirmais, obligāti jābūt šeit normai krimināla likumā, un otrais, jākonstatē naidu pret kaut kādu no grupām, par kurām es jums šodien stāstīju. Tad es tagad atlieku visu to regulējumu, kas bija saistīts ar likumu, un tagad bišku pie tiem piemēriem, un ja būs kaut kādi jautājumi, es gribētu aicināt jūs, lai jūs nekautrējoties man uzdot, un mēs tad varētu kaut ko tur pārunāt. Bet sākotnēji tur pāris vārdus par statistiku, lai jūs saprastu, cik tas ir aktuāli. Tā. Tātad, karā sākoties 22. gada februārī, redzam šī zilā tabula, 78. pants, tas ir etniskais, nacionālais, rasistiskais, reliģiskais naids. Tad pieaugums milzīgs vienkārši. Uzstājoties konferencēs, pirms tam es stāstīju, ka mums ļoti tolerantā sabiedrība un attiecīgi mēs dzīvojam ļoti labi un salīdzinot ar citām valstīm šeit vispār nekas nenotiekās attiecībā uz to naidu. Un tas karš visu mainīja vienā dienā vienkārši, un tas pieaugums vienkārši milzīgs. 23. gadā pietiekoši labi strādāja valsts drošības dienas sadarbībā ar valsts policiju, bet pārsvarā, protams, valsts drošības dienas, viņi veikuši pārunas. Tas ir tīrā prevencija, ļoti es atbalstu šādu darbību. Viņi tikušies ar tiem tā saucamiem influenceriem, kas tur internetā pauž visdažādākus viedokļus, un tie, kas kritiski tur stāstīja visādus mogus, ar viņiem veica pārunas un pateica, ka jūsu rīcība ir nosodama. Pārdomājiet to, ko jūs sakat, lai nebūtu saucami pie atbildības. Un daļa cilvēku to uztvēra, un tad mēs redzam mazāk kļuva. Bet karām turpinoties, tomēr tas pieaugums arī pagājušā gadā 29 lietas, tas ir ļoti daudz. Jo sanāk tā, viens tas komentārs, viņš visu grupu aizskar. Tad tikai enter podziņa ir nospiesta, tiek uzskatīts, ka viņš ir pieejams neierobežotam cilvēku skaitlam visā pasaulē. Tad attiecīgi tagad tehnoloģijas ļauj nezināt valodas, nospiest podziņu, tev viss ir pārtulkots, tie visi teksti aizskarošie un pārējais. Tad attiecīgi ar vienu vārdu aizskar simtiem cilvēku. Tad attiecīgi tas ir tāda problēma. Pagājušā gada statistika, tad attiecīgi kara attaisnošana 56 lietas, par naida noziegumiem 29 un naids pret sociālām grupām pārsvarā seksuālām minoritātēm 4 lietas, pret Latvijas valsti vērsti aicinājumi 2 bija. Un tad, lai jūs saprastu, kā tas vispār attīstās, tad pirms kara
Laika posmā no 2009. Gada, kad tā norma bija pieņemta, šī kara nozieguma attaisnošanā, viņu piemēroja tikai 7 reizes. Atcerieties, 2014. gadā bija Krima aneksija, tad attiecīgi kaut kāda viena lieta parādījās, un tur pāris tur bija gadījumi. Tad uzsākoties karam Ukrainā 22. gadā, šo lietu skaits 4-kāršojās salīdzinot par iepriekšējiem 12 gadiem. 23. gadā bišku mazinājās, bet 24. gadā 2-kāršojās salīdzinot ar gada sākumu. Vienkārši tas milzīgs vilnis, viņš visu mūsu sabiedrību zināmā mērā destabilizējas, pat pateikt. Es domāju, ka šeit no vienas puses mēs redzam, ka pietiekoši labi strādā gan valsts policija, gan drošības dienas, ka šie visi gadījumi ir identificēti personas ir aizturētas, uzsāktu kriminālu procesu, bet parādība skaitlis pats par sevi notikumu, viņš parāda mums, ka tā ir milzīgā problēma. Līdzīgi ar 78. pantu, kā es tur biju stāstījis, ka mums tas pavisam maz, 22 lietas, tur pa 5 gadiem tas nekas nav. Karš sākās 32 viena gada laikā, uzreiz uz sitienu. Tad jāsaprot, ka vēsturiskie notikumi, viss, kas notiekās mūsu sabiedrībā, tiešā veidā ietekmē šo parādību. Kā es jums biju solījis, reālos piemērus no prakses, kādi bija gadījumi jau nonākuši līdz tiesai, iztiesāti. Tādu izstāstīšu, kas ko bija teicis, kā tas izpaudās. Varbūt, teiksim, jums mazāk būs jautājumi, jūs uzreiz zināsiet, jā, es biju domājis, vai tā notiekās, es jums jau priekšā pateikšu. Tātad Facebookā, piemēram, persona izteikusies, publicē vairākus komentārus, bet pārsvarā tā notiekās, tur milzums to komentāru par 20 gabalām un vairāk. Pret latviešiem un ukraiņiem slavinot karu un attiecīgi iebrukumu 2 panti tur konstatēt, tad karā attaisnošana un naida izraisīšana. Un viņu notiesāja, manā skatījumā samērīgiem 2 mēnešu cietumsods. Tad attiecīgi pasēdēs, padomās, varbūt viņu tas izārstēs. Tad attiecīgi situācijai. Tālāk, cita persona, publiskā vietā, kur viņu gan policijas darbinieki, gan jebkurš cits var dzirdēt, krievu valodā vairākas tās frāzes bija izteicis atbalstot karu, tad attiecīgi viņam piemēroja naudas sodu, arī pietiekoši lielu, 10 000 eiro. Cits gāja vēl tālāk. Viņš tur ne tikai attiecīgi ar šo kara attaisnošanu, viņš arī ar policistiem tur sakāvās. Tad viņam jau reālo iedeva pasēdēt 2 mēnešus. Tālāk, tiešraidē, viņam sekoja 748 cilvēki. Tad attiecīgi, mēs tagad runājam, mēs arī runājam, tad varētu šo kameru pa taisno internetā laist, un visi tie cilvēki, kas gribēja, varēja arī klausīties līdzīgi kā jūs. Tad viņam bija 700,5 cilvēki, kas to klausījās, to visu naidīgo informāciju. Tad šeit tiesa bija bargāka. Attiecīgi 1 gadu viņam piemēroja, bet vienošanās nozīmē, ka prokurors piedāvāja viņam šo sodu attiecīgi, un tas tam piekrita. Viņš savu vainu atzina, tā persona. Tālāk 2 personas jau darbojas, tas saucās grupā. Tad attiecīgi mums kā juristiem tas nozīmē, ka būs bārgāks sods personām, kas apvienojās grupā. Ir vēl tāds vārdu salikums organizētā grupa, tas nozīmē, ka vairāki cilvēki, kas sadalīja lomas, kas ko dara, tad attiecīgi nopietnākie sodi. Tad viņi zaimoja Ukrainas karogu, par šo darbību mums nav paredzēta krimināla atbildība. Tad attiecīgi par Latvijas karogu jā, bet viņi visu to darīja, lai atbalstītu to karu Ukrainā, tad attiecīgi pret ukraiņiem vērsās, un tad viņiem sabiedrisko darbu, tas tāds soda veids manā skatījumā nav slikts, lai viņi pastrādā sabiedrības labā. Piemēram, viņus izmanto, kad vajag tīrīt parkus, kaut kādus tās lapas satīrīt, vai kaut kādas ēkas. Tad attiecīgi viņš ar savu darbu, viņam varbūt nav tur ienākumi, bet mēs viņu neusturam. Mēs nemaksājam naudu nodokļu
maksātāju naudu, lai viņu uzturētu kaut kādā cietumā sēdot. Viņš darbojas mums par labu, manā skatījumā adekvāti. Tālāk, attiecīgi arī uzlīmēja uzlīmes, kur attaisno attiecīgi kara darbība, brīvības atņemšanu nosacīti viņam iedavā laiku uz 2 gadiem. Tas tā arī tāds interesants risinājums sanāk tā, ka viņam, ja viņš 2 gadu laikā izdara kaut ko līdzīgu vai jebkādu citu noziedzīgu nodarījumu, nāksies nosēdēt arī šo te gadu klāt. Tad viņu tas, zināmā mērā, aptur no prettiesiskās rīcības. Un viss tāds spilgts un ļoti nesen notiesātais gadījums, un es stāstu saviem studējošiem to izceļot kā tādu raksturojušu attiecību uz personu, kura pastrādāja vairākus noziegumus vienkārši samērā īsā laika posmā, un manā skatījumā tas neko neliecina par viņu kā personu. Negribu, ņemot vērā, ka mani ieraksta, negribu saukt savos vārdos lietas tās visas. Pateikšu tādu zinātnisku apzīmēju, viņš ir asociālā persona. Tā es pateikšu. Bet jums jāsaprot, ka ar to vārdu asociālā es domāju daudz skarbāko vārdu. Attiecīgi viņš nozaga Ukrainas karogu, tas ir sīkā zādzība, jo tā karoga cena paša pa sevi nav tik liela, lai būtu tā īstā zādzība, tas mazos apmēros. Huliganismu. Tātad attiecīgi maksimā sadauzīja vairākas alkohola pudeles gandrīz uz 3000 eiro ārdījās tur. Tas nav vienā dienā, tas vairāki notikumi vienkārši, ko viena persona pastrādāja un ar vienas tiesas spriedumu viņu notiesāja. Ar nazi sadura pudeles brāli, ar kuru kopā lietoja alkoholu, bet tas dzīvs palika. 15 ierakstus veica internetā, kur izteicās pret ukraiņiem, latviešiem un visiem pārējiem, kas, teiksim, Ukrainas pusē, attiecīgi, kas atbalsta Ukrainu. Un tad attiecīgi slavināja agresoru valsts. Un par visām šīm te darbībām, kā kopīgo sodu, viņam iedeva 4,5 gadus. Kas, manuprāt, pat nav tik daudz, ņemot vērā, cik viņš ir žibīgs. Ka īsajā laika posmā to visu padarīja, tad noteikti tas tāds kā paraugs. Es par to jums šodien nestāstīšu, kā es jums biju teicis, ka ne visu es paspēšu vienkārši, bet kādam, ja ir interese, valsts drošības dienests, viņš veic katru gadu, kā jebkura valsts iestāde, darbības apkopojumu. Un tad pagājušā gada, 2024. gada apkopojumā, viņi tādu kā profili ir ielikuši, kāds ir viduvējais tas naida izraisītais, kā viņš izskatās, kādas tautības ir, cik gadus vec un tā tālāk. Tas ir tāds kā profilis. Savukārt, kad vēl pirms kārā es to biju darījis pats, tad parasti ar to vīrieši aizraujās. Tad labajos gados, statistiski vidējais 40 gadu vecs vīrietis, parasti reibuma stāvoklī, saraksta kaut kādos smurgus internetā, nospiež enter pogu un atrod sev piedzīvojumus. Galvenais Latvijā naidīgā satura avots būs internets, un attiecīgi, ko jums jāsaprot, internets nav anonīms. Vari nerakstīt, kas tāds esi, mēs tevi atradīsim tik un tā. Grūtāk ir ar gadījumiem, kad personas darbojās citu valstu izlūkdienestā algotņiem. Tad viņiem citas iespējas, finansiālie varianti un risinājumi, ka, teiksim, tehniskie risinājumi, ka nevar atsakot, kura datora tā informācija. Naidam ir dažādas formas, es šodien vairāk jums par komentāriem stāstīju, bet varētu būt gan kaut kādā veida, teiksim, īpašuma bojāšana, kapu apgānīšana, Latvijā 3 gadījumi ir bijuši, un visus policija ir atklājusi. Visdažādāka satura izplatīšana, aizskarošie grafiti, ar to arī ļoti interesanti, es atsevišķo tēmu šo stāstu studējošiem, jo bez īpašām zināšanām nesapratīsi, kas tur vispār rakstīts un kas ar to simbolu ir domāts. To simbolu skaits ir milzīgs, vai viņam varētu būt ļoti tāda liela nozīme.
attiecīgi es aicinu tos policijas darbiniekus, kurus apmācu, kad viņi tajā notikuma vietā piefiksētu visu, kas apkārt notiekās. Viņi veic apskati, un apskatis laikā viņiem vajag filmēt, fotografēt un tā tālāk, ja viņš to varbūt nezina. Pēc tam mēs tiksim skaidrībā, galvenais ir uz to konkrēto momentiņu piefiksējam. Nu, kā ko apgānīšana, es jums uzreiz arī piemēru, grupējumi bija skinheadu, gan krieviski runājošie, gan latviski runājošie, pārsvarā pusauģi, bet dažāda vecuma bija, daži nebija subjekti, jaunāki par 14 gadiem. Un problēma ir tāda, ka tas ir tāds arī jēdziens radikalizācija. Sākotnēji it kā kaut kas neitrāls vai sīkums kaut kāds vai kaut kāds aizskarums, kā apvainojums, par kuriem es jums pašā sākumā stāstīju. Un tad cilvēks nejūtos, ka viņu kāds sauc pie atbildības, attiecīgi varētu kaut ko trakāku pastrādāt. Tad, piemēram, viens no tiem gadījumiem, kur grupa ir bijusi krievvalodīgā, viens no tiem dalībniekiem aizbrauca uz savu dzimteni dzīvot tālāk ar ģimeni. Un tur jau pastrādāja nopietnāko nodarījumu, viņi kopā ar citu skinheadu nogalinājuši bumzi. Tad attiecīgi sāka ar kaut kādu ķiepošanu, ar kaut kādiem uzrakstiem, ar kaut kādu aizskarumu mutisko, beidzās ar cilvēka dzīvību. Nu, gadījumi visdažādākie, smalkāk jums nestāstīšu, bet katrā gadījumā vajadzētu nošķirt. Tātad, ja nāve Krievu okupantiem, tad šeit krieviski rakstīts no kreisās puses. Tas nozīmē, tas ir tie, kad ir sievruka Ukrainā, kas pretiesiski atrodas tajā teritorijā un pastrādā tur kara noziegumus. Un tad cilvēku tā attieksme negatīvā pret šiem cilvēkiem ir attaisnota un pamatota. Bet blakus uzraksts aizpagājušā gadā uz vienas no Rīgas skolām nāvi krieviem, tad attiecīgi, kā es jums teicu, tas nav pieņemami. Tad attiecīgi ne visi krievi atbalsta to karu, un tad tas cilvēks, kurš to uzrakstīja, tad būtu sodams krimināli. Tad it kā līdzīgi uzraksti, bet saturs pavisam savādāks un savādāka interpretācija. Tad attiecīgi zinām, redzējām šo te simboliku dzīvajā veidā, viņa turpina dzīvot. Lūk, izmanto, piemēram, viena aizliegtā tā saucamā Latvijas strādnieku fronte. Tas ir pēdējais zīmējums, tas piemineklis, kas ir 5. gada revolūcijai, kur, teiksim, Daugavas krastmalā atrodas. Tad viņu izmantoja kā simbolu, sazīmē, ka tas ir sarkans karogs un tā tālāk. Kas vēl šeit? Anarhija. Tad anarhisti parasti no visiem šiem te kreisajiem radikāliem mazāk kaitīgie, bet tie, kas komunistiskās tās idejas pietur, tur dažādi varētu būt varianti. Tas arī ir pieejams Valsts drošības dienesta mājaslapā. Es vienkārši jums, lai nemeklētu. Un tad labējie ekstremisti, tad attiecīgi arī šeit visādi simboli ir. Piemēram, cilvēks, kurš nezina, 88 cipars, kāds tur iet, un uz maikas viņam uz tekrekla rakstīts 88. Kas to nozīmē? 8. burts alfabetā H, un 88 nozīmē kā Hitlera. Un tad tie simboli varētu būt tādi, ka nekad arī nesapratīs, kas tas ir. Tad es policistus mācot, pasaku viņam, lai viņi vienkārši pievērš uzmanību visam, ko viņi tur nesaprot, visu piefiksē, un pēc tam tiksim galā. Un pēdējie gadījumi, arī lūdzu Zeburts. Es tad atļaušos sev skarbāk izteikties, varbūt. Dažreiz tiem cilvēkiem, manā skatījumā ir nepieciešama palīdzība medicīniskā rakstura attiecīgi. Jo jāsaprot, kur tu atrodies, kas tu esi. Ja jau tu to visu atbalstu, brauc, kur tev labāk, kas tev šeit turkāts var būt. Manuprāt, ļoti tas vienkārši dīvaini. Es saku, ienīstu šeit visus un šeit dzīvoju, šeit labāk man, vai ne? Tas arī nav normāli. Tie zeburti viņi joprojām parādās. Ir noteikti datumi, kuriem būtu jāpievērš uzmanību, bet tas ir tāds kā neliels, kā skice tāda. Jo tie datumi ir 1001, citiem vārdiem sakot,
Ja kaut kāds notikums likās man saistīts ar naidu, es tad tam cilvēkam, kurš izmeklē, iesaku paskatīties, paguglēt, kas tajā datumā varbūt izceļās ar kaut ko tas datums. Nu, un tas, ko kā varētu izmantot kā tādu štikeri, teiksim tā, kad cilvēks vērtē kaut ko, tas tā saucamajā rabatas principi, tas arī no Eiropas nāk mums. Tad jāskatās kopējais konteksts, nevar vienu to komentāru skatīt atraukti no tekstā. Piemēram, cilvēks raksta ienīstu viņus visus, kuru viņš ienīsta, pagaidām to pašu rakstu, zem kura komentārs ir rakstīts. Tu neizlasi, nesaproti. Viņš uzraksta vienlaikus tur 10 tos komentārus, tad visus kopā vajag savstarpēji skatīties, kā viņi ir saistīti. Varbūt kāds ar viņu nonāca komunikācija, tad kādas atbildes bija sniegt, tas visai tai sarunai ir nozīmē. Paudēs. Šeit pie mums arī likums paredz, ka ja amatpersonā to izdara noziedzīgo nodarību, tad atbildība viņam augstākā būs. Ir amatpersonas, kas ieņem atbildīgos amatus, piemēram, Saeimas deputāti, kuri tur viņiem patīk bļaustīties, bet viņam vajag piedomāt pie tā, ko viņš saka. Nodoms, kā es jums jau stāstīju, tas ir tāds darbības apgrūtinājums, ka tomēr jābūt spečukiem, kas prot to pierādīt. Saturs un forma, kā teicu, ļoti atšķirīga varētu būt. Plašums internetā būs neierobežots plašums. Nu, un iespējamību retāk jau skata, bet viņu vajag arī ņemt vērā, cik iespējams, ja kāds pateica savu, davai pie ieročiem, ka kāds to paķers un skries tālāk pie ieročiem tiešām.